No sākumā visi jautāja, ka es plānoju iemācīties un pabeigt skolu, jo es atbraucu jau, man bija 18 gadi, un liekas, ka būs ļoti sarežģīti. Bet viss izdevās, un galvenais ticēt sevi, un es trenējos. Protams, kā es tāpat kā tagad ukraiņu bēgļi mācījās latviešu valodu no A kategorijas, es izgāju pilnīgi tādu pašu ceļu. Es apmeklēju valodas apmācības kursus, A kategoriju, B kategoriju un C kategoriju, un paralēli es vēl mācos 11. un 12. klasē, kuru arī absolvēju un nokārtoju visus valsts eksāmenus latviešu valodā. Kaut daži cilvēki man teica, ka tas nav iespējams, bet viss ir iespējams, ja tu sevi motivē, ja tu saproti, priekš kam tas ir vajadzīgs. Un man bija skaidrs, ka es vēlos komunicēt latviešu valodā, ka es gribētu iemācīties visu par šo valsti, uzzināt par kultūru, par tradīcijām. Tādēļ es domāju, ka viss izdosies, un es arī novēlu tiem ukraiņiem, kas pašlaik mācās, un, protams, ka ir sarežģīti, un ir arī tādi brīži, kad liekas, ka tas nekad neizdosies, un nav vērts, un valoda ļoti sarežģīta, un tu nezini, kas būs rītdien, tu nezini, kas būs pēc gada, bet es visiem saku, ka mācīties valodu jebkurā gadījumā ir ļoti vērtīgi, jo tas attīstā tavas zināšanas, tu paplašini savas zināšanas un izpratni par to valsts, kur tu pašlaik dzīvo, un tas tevi var tikai bagātināt jebkurā gadījumā.